Agrs rīts, ezers miglātīts. Baigi gribās makšķerēt. Nevar sagaidīt, vai ledus uzsals vai nē. Eksperta kungs ar astat rītu vergu. Rādīs, kā putni lido. Nu, stāsti. Ko nu diži stāstīsim, iesim, baudīsim, tad jau redzēs. Krastā ledus ir drošs, vairāk kā 10 centimetri stipri sitot, izsist. Viegli cauri nevar, kā būs dziļāk redzēsim. Jo klausies, ar viens sitiens vēl var iet ar tavu vergu? Nē. Viens nevar vairs. Nevajag. Nevajag. Viens nevajag. Ar diviem. Kā tu redz, man ir peldveste, operatoram peldveste, Eģam peldveste. Iesim apkārt. Iesim pa malu tur, kur sniegam ūdeni nespiež virsū. Jo vēl viena lieta, ja tu gribi tikt pie asariem, es varu pateikt, ka tur netālu no krasta es to malu zinu, kur jāiet. Tikai vai mēs tiksim pār tam līdz labi. Nu, tur arī slapjie pleķi var redzēt, kad ūdeni spiež uz ledus. Tur ir smukāks, mierīgāks. Šitien nav labs, paskaties, galīgi nav labs. Ejam, pavērsimies. Tas ir dziļi intīms pasākums, un tu tur ir tik daudz skaties, piemēram, ienākošās traumīti. Redz, ko nozīmē? Zeme nav sasalusi, skaties. Nu, kas jāņem vērās, ejot uz ledus, redzi? Šitien viss ir izkusis, tas nozīmē, tur ir avots, kurš nāk iekšā. Tas nozīmē, zeme nav sasalusi, tātad pie krasta ledus būs švakāks nekā vidū. Kāpēc tas tā? Tāpēc, kad iesala riebīgi, kad putināja un sniga. Līdz ar to tā masa saputinātā sasniegusi neveido to stabilā ledus klājienu. Un šitādā veidā es varu runāt 10 minūtes, visādus aspektus stāstīt, bet galvenais ir, kas tev galvā saliekās. Šobrīd ir tā, kad no skaidra prāta es uz vidus pats ar šito urbītu stulbo nelīstu, bet ja ir Eģi, kas iet pa priekšu, Eģi ir vismaz pa kilogramiem 20 smagāks un viņam ir pieredze, un tāpēc es paņēmu viņa zaļais kombinzons un peldvestē, lai rāda, kas un kā jādara. Bet, ja runā par pašvaldībām, visiem tiem administratīviem lietām, ir tā, ka cēsinieki ir pateikuši, ka viņi tā kā centralizēti saka, vai var, vai nevar. Bet es tagad jautājums, kā tu vari izkontrolēt? Cēsu novadā vai var vai nevar iet uz ledus? Ko tu tagad, redzot kaut kādu putnu, kur sēž uz ledus, kur nezinu, kā ir uzlīdis, tu iesi tagad viņu trafēsi? Jocīga situācija. Protams, neviens cits labāk par tevi nevar paglabāt. Nu, tas ir traks brīdis, kad ļoti gribās makšķerēt, un tad pat laikā visu laiku jādomā par savu drošību. Nu, man tiešām ir ko zaudēt, un mēs te nebūram drāmu. Dažreiz ķinīšos būt drāmu, kad, Dievs, kā būs, vai paliksim dzīvi. Jābūt ļoti uzmanīgam. Un šitā ledus sajūta ir tāda, kas ir, manais puika jaunāk. Tā es arī viņu pats esmu iezīdis. Tu nevar pateikt tos daudzos mainīgos, kas nosaka, vai te var iet vai nevar iet. Un, jābūt drošiem, bet šobrīd ir tā, ka, ja ielūst, pats bīstamākais ir patikt zem ledus un netikt ārā, net kā tas nedraud. Tāpēc, kad rekur viss peld, un ir draugi, un ir mugursomā ir virves, kuras var pasviest, es domāju, ka mums nebūs jāfilmē raidījums par to, kā glābt cilvēkus, bet drīzāk pamēģināsim kaut ko atrast šitajā te baltajā klaidā, kurš tomēr tā ļoti vilina. Pēc jaungada jau varbūt varēs braukt kaut kur uz upes malām, tad redzēs, kāds būs tas atkusnis, kas nāks pēc dažām dienām. Bet tomēr ļoti gribās parādīt to balto skaistumu, kādā mēs dzīvojam. Tu jau vari arī aizrīties ar ķiļķēnu, sēžot pie gulta vai pie galda. Vai tu vari uzlasīt kādu alni braucot. Vai tu tāpēc tu neiesi. Pasties, čaļi jau ir aizgājuši gan tālu. Un tajā ledus ieliekšanā tiešām jāskatās. Šoreiz to novembra ledu uzsaldēja anticiklons, kurš nāca no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Un tad bieži vien ir tā, ka, piemēram, tas vējš pūš, un tas vējš arī pūta, tā, kad man pilns šķūnis bija piepūsts, uz malkas bija sniegs. Tas nozīmē, ka bija pūtiens. Un tādā brīdī, kad visu, kas nāk iekšā pūš uz to pusi, tad tajā pusē ledus ir sliktāks nekā lielā ezerā šitajā pusē. Ar to cerot, paskaties, Edgars mierīgi iet pa to aizlīdzi. Var jau būt, ka mēs tajā maliņā arī varēsim kaut ko uztaustīt. Man tur ir daži punkti, uz kuriem es labprāt pakārstītu savus niekus. Nē, viņi ir aizgājuši diezgan pozitīvi. Dzīvība. Nu, tagad ir tā, ka tagad tev jārausta tā zemūdens tauta augšā, kamēr kādam apnīk un kāds iekož tai stulbai ziltiņai, kas tā muļķīgi lēkā. Metodas tādas, ka Edgars tur ņemās ar savu lielo mormišku, pikti, medīja putnus zem ūdens. Mēs atkal blitkojam, tā vārda labākajā nozīmē. Man te kaut kāda apakša staipās, bet tā uz kaušanos vēl nenāk. Tā, ka tu redzi eholotē, pienāk aiziet.
Bet tev uzknāba sātans. Bet te ir slīpums, te baigi rāda, ka man ir zemē jau, bet es vēl neesmu zemē. Mūsdienās laikam ir jocīgi, ja bez eholotas makšķerē. Šitādā ezerā vispirms jābūt ir kastītei, kas pasaka priekšā 2004. gada elektronika tur iekšā. Viņš tā diezgan ilgi domā, bet ilgspējīgi ir tādu arī turēt. Man arī ir līdzi eholotīte, viena no vecākajām Latvijā. Šitajā te visā ūdens klājumā ir ļoti svarīgi zināt, ko tās zivs dara. Tas nav gluži tā kā ar mormišku, mēs Baltezerā daudzījāmies, bet šeit ir tā spēle lielāka, jo te asari var būt prāvāki. Šobrīd metodika tāda, ka mēs esam atnākuši uz to puniņu. Šie putni abi divi sasēdušies savās vietiņās, ekstremāliņi. Te ir nogāzīti, tur ir 6,5 metri, tur ir jau 8,5 tāda pumpa te mums ir. Pumpojam saucās. Un viens asarītis uzkāpa virsū, kāpēc lai nebūtu vēl viens. Ja prasa salīdzinājumu ar Baltezeru, šeit ir tādi asari, kuri ēd to, ko viņi ierauga, tāpēc, kad viņi ir plēsīgi. Baltezerā tie bija jūras asari, kuriem bija ļoti specifisks tas kairinājums. Tur iebarot, viņam apetīti uzradīt un tad pirināt ar to mormiškiņu, kamēr viņš viņu uzlec virsū. Faktiski Edgars tādu taktiku šobrīd lieto, viņš ar to mormišku ņemās. Makšķerēju jau kopš sevi atceros. Kālā makšķerēju agrāk vasarās. Ziemā sāku makšķerēt pirms gadiem 10. Vairāk vai mazāk kopā ar Māri esam braukuši. Viņi zina iespējams, ka labāk, vienkārši mūsu katra metodes ir savādākas. Izstās jau, ka tomēr uz to murmešku bišķi labāk ķeras brālīt. Dusmīgs, ka ir noķerts. Ļeidāks man ienācās. Iekoda? Iekoda. Vēl viens iebilkštīja, bet es tagad nolaidīšu mazo laru, apstīsies, ko viņš darīs ar mazu kairinājumu. 18 šeit ir grunts, jā, 7, 7, 7. Jā, ir pareizais. 18 cietība. Tā cietība rādās, teiksim, ja tajā eholotītē ir cipariņš, kas saucās kaut kādi 12, 14, varbūt pat 9, tas ir mīgs. Bet ja cietība ir kaut kāda 17, 19, pat 21, 21 jau nozīmē akmeņi. Šeit tā sēra nav pārāk akmeņaina, bet viņa ir cieta. Un uz tādas cietas sēras tai zivī patīk labāk dzīvoties. Dažreiz. Dažreiz viņai patīk labāk blakām mīkstumā, blakus tai sērai. Ja manīs. Es novēršu smalkāku rīklējā. Es redzu, ka cilājās, bet kaut kā nedīdās, kā nākās. Pamēģinās tagad šito salikumu. Bet pēc eholotas spriežot, es esmu te tā, ka te ir tā zona krāslas, ka tu neredzi savu mānekli, tāpēc, kad ir tas brīdis, kad slīpums, viņš rāda to slīpumu augšu, bet tu apakšu nerādi. Līdz ar to es vien pusmetru cilā uz augšu sātans. Pēc galiņu var redzēt, pieķērās, bet tas nav liels. Vieta ir, bet redzīja labi ir trenēt tos mazos, kamēr iesist lielais. Tev kaķim būs jāķer pašam, jo man šitie asarīši mīļas, viņas laiž vaļā. Jāsit mazie, un tad jau atnāks arī lielais. Jā. Zināšanas ir tādas, kad reiz bija vectētiņš, kurš mācēja iet pa tādu ledu, pa kādu cilvēki parasti noslīka. Jauks, vēl jaukāks, izņem lūdzu eholotelu Nemo. Līdeka. Nerunā tā? Jā. Cieši. Vai nē? Nu, ja tu līdīs uz ledu, pirmais, kas ir vajadzīgs obligāti uz pirmā ledus kalis, vergs, kā jau kurš viņu sauc. Un saprast ar to, cik viņš tev ir ass un cik daudz viņš ar tavu spēku iet cauri ledum. Man ir 3 gabali, 2 paštaisīti, 1 veikalā pirkts. Veikalā pirktais priekš manis. Man nedod pārliecību. 1 paštaisīts, kas ir tas man arī nedod pārliecību. Visinteresantākais ir šis, kas man ir paštaisīts.
Ja ledus ir kristālisks, 5 centimetriem ar vienu sitienu es viņam nemūžam nevar izsist cauri. Ja ledus ir ar sniegu, nedrošs, uz kā nevajag iet ar vienu sitienu, es viņam izsita cauri. Ja es ar vienu sitienu izsitu ledum cauri, es neeju tur virsū. Otra lieta ir, kas ir skaņa. Ir dobja skaņa un ir bez skaņas, kad ledsitis iziet cauri. Un tad tu saproti, kad arī, ja bez skaņas iziet, tad tur ir pa lielam, tur nav nekā, tur nav ledus. Ledus vienā vietā var būt labs un nākamajā vietā viņš var nebūt vairs labs. Nav vērts sēdēt. Parasti jau, ja tu ej, tad tu ej meklēt kaut kādu aktīvu zivi. Šis ekrāns varbūt pat vairāk pietur pie tās vietas, jo tu redzi un mēģini viņu piemānīt. Agrāk, kad man tāda nebija, vienkārši varbūt dienā 100-150 caurumus. 3x4 pacel, ja nav, tad ej tālāk. Jāpameklē bišķīt aktīvāk, bet es domāju, ka viņš ir labā tādā, viņam ir laba oma. Tu, ka viņš ir, viņam vajadzētu ieplēst, pameklēšos. Ja ir 3 griezieni, tad nevajag iet, ja 3,5, tad var iet. Aizeju, notīros un klausies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas ir daudz. Tas nozīmē, ka arī tad, kad sāksies atkusnis, vēl dažas dienas tie varēs nākt uz šito poniņu incelēties. Ziemā ir klusums. Ziemā skābeklis ir lejā. Šobrīd sapumpējies, tāpēc, kad ir tās augstie rīti, kad vienkārši ūdens virspus atdziest un bagāta skābeklis nonāk lejā, un viņš tādā veidā ir sapildījies tas ezers. Un tādēļ tā skābekļa rezerve, ar kur viņam jādzīvo visu ziemu ir. Pret pavasari jau mēs redzēsim, ka zivs jau paliek vairs bišķīt nost no gruntas, sākās kaut kādi šitie joki mazie. Bet šobrīd apakšā ir ļoti labi, ir beidzies skaists rudens, kurā viņiem nelika sajukt prātā karstums un tā apstākļu sakritība. Un tad viņi tur tagad tādi izvēlīgi sēž apakšā. Tā ļaužu grupa, kas tur maliņā sēž, kautrīgi tiesas ir traudiņi. Obā, ir. Jēj! Nu nāc augšā. Parādies, vecīt, parādies. Stūvā līdaka. Kas tev lika te būt? Nu, tu filmē asaras un tev līdaka ies. Skrien no kurienes atnākuši un pastāst, ka te augšā ir diezgan normāls ledus. Tas nozīmē, jāiet uz citu āliņu. Šita nebūs nekādas zivis. Ir dažādi cilvēki un dažādas tās vēlmes, ko viņi grib dabūt. Mums ļoti patīk ķert plēsīgās zivis un mākslīgu ēsmu. Tāpēc mēs ar nemoti čakarējamies. Ja uzliktu tādu īkšķa gala mormišku, kā Edgars to dara, un uzliktu visas gaļas tārpus 6, un pēc tam vēl uzmilkt kaut kādu ūdens šito te trīsuļodu kāpuru bārdiņu, tad arī to salas svētku vecīti, ja viņus līdzinātu un dunkātu papakšu, arī kāds apēst. Jo tai lielai zivī jau pārsteigums ir jebkurš, kas atpeld no augšas. Neparasts tāds jauns. Tie ķer raudiņas. Kalsite, klausies, akals spieda uz augšu. Nolaid lejā, uznāca augšā, uzspieda akal. Vai tas bija rupšs spiediens, tas nebija sīkums? Balansieri vai kaut kā lielāka. Savādāk būs jāmušķer uz mormiškām, un tad mēs ar atsalušiem pirkstiem beigās varēsim sāpošām mugurām, atsalušiem pirkstiem, sāpošiem ceļiem sēdēt mājās. Ja cerams, ka būs aktīvāka tās zivs. Tas jau arī kaifs savējais izvadīt viņu ārā ar tik smalku auklu, bet šobrīd, redz, mēs ar Māri kustamies tā, cenšamies ātri un ar lieliem mānekļiem, ja viņš atsaucās šito, to viņam uz mormišku noteikti vajadzētu atsaukt. Šobrīd kaut kāds tur man kustās apakšā paliels, izskatās. Vai kaut kādi 10 maziņi. Gan jau divnieks te varētu būt iekšā, bet viņš jau maita tik gudrs ir palicis, ka tur jau vispār vecāks pa mani noteikti uzreiz. Tad tos jau, kā sanāk, visdrīzāk kādu lielu asari, ko Māris ir atlaidis. Tas varētu jau šobrīd arī būt tajā Latvijas rekorda statusā, bet visdrīzāk daudzos ezeros, jo daudz nevajag vienu izdzīvotāju, un te jau būs labi. Ir pat zināmi netālu mazajos ezeros, kuros vispār normāli nav lielāk par 700 gramiem asari, ka trāpās 800 kg ar līdekām kopā dzīvojies. Tāds viņš izaug, liela galva, mazs rumpis. Kālā tādā ziņā bišķi labāka situācija. Klausies, tur tiešām kaut kas liels ir. Viņš varētu apēst. Apēt. Līdekli. Vēl 3. līdekli.
Tad tie pirmie pāris gadi ir, protams, pagājuši sākumā staigājot līdzi pa vietām, kad tā kā Edgars stāstīja, ka viņa opas aizved, viņa makšķerē. Līdzīgi man tēvs tad aizved, mēs makšķerējam. Un tā jau tā kā mazliet vajag pašam kaut ko sākt vairāk domāt, un tā ir saveidot jau tā kartiņa tā kā galvā. Šobrīd ir tāda tīri laba sajūta, es pat teiktu, par to, kad māku aiziet, kur vajag nostāties puslīdz pareizi. Protams, visam jau vēl izaugsmē no ar laiku. Uz doto brīdi kaut kā nav pārāk daudz laiks, es jau tā esmu pārpriecīgs, ka es atrodos šobrīd uz ezera. Viņa ir dusmīga. Mēģina visu sabojāt. Par rīkiem, ko es varu pastāstīt, patīk man īsāka makšķerīte, lai vieglāk ir ielikt kastē. Ja garāka vairāk jāsatraucās, kaut kas salūzīs, saplīsīs. Tāda izteikta lieta, kas ir arī no tā paša vectēva. Un tad, kad jūs skatīsieties, dažiem varbūt radīsies jautājums, kāpēc ar ventīļa gumīņu, kāpēc ne ar sardziņu kā parasti. Nu, visbiežāk smalkāki sardziņi, rupjāki sardziņi. Kaut kā tā ventīļa gumīņa ir iegājusies jau no 9 gadu vecuma, 8 gadu vecuma. Kad pirmās reizes, kad ņēma uz ledu, vectēvs deva viņam no koka bija taisīt makšķītes. Starp citu, man kastē viena no principa tādām, kādas bija viņa taisītās makšķerītes. Viņš nekad veikalā nepirka makšķerītes, viņš pats taisīja. Un makšķerēja viņš uz ventīļa gumīņām. Un kaut kā vienmēr tā ventīļa gumīņa ir bijusi galā. Murmiškas arī es pērku uz aci. Tās, kas man patīk. Pieeja veikalā pie loga pasties. Šķiet, šitā varētu būt smuka. Tā murmišku pirkšana vispār ir tāda tā kā, es teiktu, vairāk atkarība, kolekcionēšana. Priekš manis. Es makšķēju ļoti maz. Man kastītē ir pieeismet noteikti, varbūt vairāk. Es izmantoju, es teiktu, varbūt kādas 5. Izmantotas tiek no šīm, ar ko es šobrīd makšķerēju. Šīs tiek izmantotas. Nu, no šīm kāda. Tas ir pa lielam arī viss. Par retam kādu no šīm. Šīs visas pārējās pārsvarā tikai stāv kastītēm. Ir reizes, kad es pilnīgi ticu, ka tas tā ir no tā faktora, kad viņai nepatīk, ka ir daudz. Ir bijis kālā, ka tiešām ķerās uz mazas murmiškas un uz viena motiļa. Tikai viens tārpiņš. Uzliec 2, 3, nav. Uzliec 1, kaut kādas copes ir. Bet tas jau ir vairāk pēc jaunā gada un tad, kad jau iestājas tādi, teiksim, zemledus makšķerēšanā. Manā pieredzē klusies mēnesis. Tas zivs it kā ir tāda no racionālā viedokļa muļķa. Dzīvo tur apakšā un vai uzgrāb vai neuzgrāb. Bet tādā veidā, kā, es nezinu, varbūt tas ir no kaut kādiem seniem arhitektiem, kad mēs esam mednieki vācēji. Tas, ka tu esi sekmīgs, ka tu vari piešmaukt to zivi, tas dod tādu lielu prieku un gandarību. Un turklāt tajā ceļā ir vairāk nekā tajā sasniegšanā, tajā mērķī. Tas, kā tu domā, ko tu pārdzīvo, smieklīgi, kad visi tie makšķernieki stāst, viņi lielākoties ir ar laimīgām beigām. Beigās kaut ko noķēra. Bet līdz tam nav tik vienkārši. Un lai viņa šķiet tāda trula neaptēst, viņai ir savi piesardzības mehānismi. Viņš izdzīvo tos 10 gadus kaut kādā veidā. Un tad uzrodies tu. Un tad viens no bara tomēr tiek atšķelts visa pārējā baras saglabāšanās vārdā. Un redzīt, arī, it kā sēžu, vazāju mazus asarīšus no 8 metru dziļuma. Bet tādā brīdī, kad tu viņu pieķer un velc, zem ūdens parādās tas stresa hormons, kad viņš kaut ko pasaka, kaut kas tur ir, un varbūt tas zemūdens policists tieši uz to, ka tu šitos mazos valkā pieskrien, pieslīd, un arī izdomā, ka viņam jāievieš sava kārtība šitie te barā. Un tas ir tas, uz ko es te ceru. Līdz kā es trampelēju mazus asarīšus, ar brīdi, kad varbūt vienā brīdī būs tas lielais triepiens. Man pat šobrīd eholot nevajag, es vienkārši eholot es noregulēšu uz to lielo blitku, jo uz to ir svarīgāk redzēt, kas ir, kas nav. Te man ir skaidrs, te ir kaut kāds mazo asarīšu neblīvs slānis, kuri pa kādam ieinteresējās uz to manu blitkiņu un mēģina viņu uzēst. Bet es gaidu to, kas apkārt klejo. Sagaidīšu, un es gaidīšu, tāpat ir prieks. 2 makšķerītes,
balansieru makšķerītei nav jābūt ar tievu auklu. Balansieris labāk strādā uz 0,25 bez kautrēšanās. Tāpēc, ja sīkais ir, viņš kņibina šito te mazo āķīti. Ja viņam ir ēdamais, tad viņš ēd pa šitiem āķiem. Otra maza balta bļitkiņa, pietiekoši smaga, lai 6 metros es viņu justu. Gara viņa nav, bet viņa ir kaut kāda 6 grami. Man tas patīk. Uz āķīšus pats izdomāju, cik un kā viņu to likt. Ja tam asarītam viņš pienāk, viņš to savu vakumu elpo iekšā to āķīti. Un tad bieži vien labāk ir, kad āķītis ir bišķi ne pārāk garā, ne pārāk īsā sasaitē. Šitam ir 0,14, ja nemaldos. Un tā ar šitādiem diviem, vai nu lielu vai mazu. Kaut gan šities jau nav liels, ja domā to lielo asari, viņš var ieēst arī daudz lielāku kumos. Bet tā mānīt šim ir tas smagums foršais, ar kuru viņš jūt, ka kaut kas svarīgs cilājās. Viņš jūt to ūdens pretestību, un tas viņu dara aktīvi. Tāds īsumā mans stāsts. Man šis te neliekas briesmīgi interesanti. Tieši, ja tu gribi noķert lielāku zivtiņu. Protams, viņas var pieķerties, protams, viņas noraujās. Bet makšķerējot ar lielāku mānekli, man šķiet, ka tev ir lielāka iespēja noķert lielāku zivi un arī atsijāt tādā veidā sīkos no lielajiem. Šodien gāja samērā labi, nu jau savā ziņā es esmu padevies, jo es sēžu pie āliņģa, kuram apakšā ir šausmīgi daudz mazas raudas un ceru, ka varbūt kāds asars atnāks. Katrā gadījumā, ja es beigtu šo bročīti, tad man pieķertos rauda, vai man tārps jau ir apēst 5 reizes. Un, jā, viens lielāks asars bija šodien, tas norāvās pie āliņģa, doties gandarījums tāpat, ka viņi varēja noķert, dabūt galā uz tā āķa. Un noteikti ir sirds palikuši tie ezerā, tā kā jābrauc būs atpakaļ, ka būs laiks. Bet problēma ar tiem lielajiem, jo īpaši Kalzerā ir pamanīts, ka viņi ir gudrāki mazliet. Vai viņi tev ir riktīgā trose, un tu viņu spēji izraut ārā no tā āliņģa, vai arī tu centies, un tad, piemēram, viņš to paskrien 2 metrus augstāk, pie ledus apstājās un sāk tīt ap āliņģi. Tādas interesantas nianses, kas jāatcerās. Es domāju, ka tas normāli, ka sezonā pirmie 2 lielie norausies visdrīzāk. Var jau arī paveikties. Man pirmais ir norāvies. Tagad jāgaida, ka otrais norausies. Rauda uzcupēs. Bars ir. Šeit man tā ar popēda. Kopsavilkums zivis ir daudz apakšā, bet ne visas viņas grib ķerties. Ir, kuras grib ķerties, tās pieķerās, un kuras negrib ķerties, tās vienkārši nāk līdzi un skatās, kas notiek. Kā var šitā neķerties? Vēl pat nav dāvanas jāpērk. Pat dāvanas nav jāpērk, nekas nav. Bet labi, paldies ezeram raidījumā. Redzēsiet, kāds izskatās skaistas zivis. Pateicoties kungam dzeltenējā un veiksmēji filmējoties. Man pēc tam tā veiksme aizgāja garām. Es gribēju atrast to, ko es zinu, ka es varu atrast. Viņi tur tā paceļās, nolaižās, pilnīgi flegma. Un tā nav pirmā ledus cope, tā nav pat pirmā ledus mēneša cope. Tas ir tā kā februāra vidū, tad tā var darīt. Mans temperamentīgais piegājiens šoreiz cieta fiasko. Tev būs ko uzcept? Kaut kas būs, kaut kas sanāks. Makšķerēšana ir tāpat kā sieva, tu ar viņu salauzāts uz visu mūžu. Patīk vienkārši. Patīk. Kaut kas tur tāds patīk, nevar pateikt, kas patīk. Un dažreiz sāp galva. Ja sievai sāp galva, paņem paracetamolu, nesāp galva. Var atkal saprasties. Bet ja šitam sāp galva, tad varbūt ar mormišku jāplēš pa pieri. Viss. Uz redzēšanās.